Pirmā biznesa radio projektors. Nu, protams, projektorā arī aktuālas tēmas, pat ļoti aktuālas tēmas, jo, kā zināms, ir tāda lieta, ka māja, daudz dzīvokļu māja, īrnieks, pārvaldnieks, nu tā gan ir problēma, gan projekts dzīves garumā. Un tieši tāpēc mums Pirmā biznesa radio studijā būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors vietnieks Mārtiņš Auders un pavisam konkrēts jautājums. Tad ekonomikas ministrija, protams, un vai ministrija izsniedz kādu īpašu dokumentu, kas apstiprina dzīvokļu saimniecības darbinieku profesionālās kvalifikācijas līmeni? Labdien, jā, tātad īstenībā tā nebūs gan. Mēs neizsniedzam šādus dokumentus. Nepieciešama izglītība iegūst pārvaldnieks attiecīgās izglītības iestādēs, piemēram, koledžās. Savukārt ekonomikas ministrijā ir dzīvuma māju pārvaldnieku reģistrs, kurā reģistrē šos pārvaldniekus un pārbauda, vai tā izglītība ir iegūta vai nav iegūta. Nu jā, pārbauda, tā ir tāda svarīga lieta. Nu jā, bet vai tad arī varbūt viņi kontrolē kaut kādā veidā to namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju darbību, vai visas sūdzības saliek vienā kaudzītē, vai pierakst tik un tik ķeksīši šim ir par sliktu, un par viņu atkal ir kāda laba vārda teikt, varbūt tāds reģistrs pastāv, vai varbūt nākotnē būs? Nu, faktiski ir tā, ka mēs izskatām dažādas iesniegumus, ko, protams, iedzīvotājs sagatavo, bet mēs šajos jautājumos nespējam un nevaram atbilstoši kompetencijai pieņemt kādu lēmumu pēc būtības, kas ir saistošs. Jo parasti iedzīvotāji, vēlās, lai viņas strīds pēc būtības tiktu izšķirts. Ir tāds, laikam, reālā dzīves situācija, ka būvniecības un mājokļu politikas departaments kaut kādus, standartus ir izstrādājis vai kaut kādus principus, pēc kurus tomēr ir jāievēro, vai viņi ir tādi reāli visu laiku nemainīgi, vai tomēr šī dzīve visu laiku maina kaut kādu situāciju? Faktiski ir droši vien tā, ka pamata noteikumi dzīvojamo māju pārvaldīšanā ir Saeimā pieņemtais dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un dzīvokļu īpašuma likums. Tad papildus, protams, ir ministru kabineta noteikumi, kur izstrādāja iesaistījusies ekonomikas ministrija un virzījis viņus. Viņi attiecīgi, protams, ir grozīti, ņemot vērā no dažādām dzīves situācijām, kad nepieciešams kaut kāds izmaiņas. Un attiecīgi, tās darbības ir jāveic, vajag pārskatīt vai kā cilvēku precizēt. Parasti ir tā, ka šie jautājumi, kā zināms, vairāk vai mazāk ir radušies tikai tā iemesla dēļ, ka daudz radioklausītāji jautā. Tad vai mums ir tiesības, vai mēs varam, jo jautājumi ir pietiekami daudz, nezinām, neskaidri. Vai jums ir kāds departaments, telefons vai kaut kur, ja tas iedzīvotājs, tas daudz dzīvokļu ir tāds bezpalīdzīgās stāvokļi, vai viņš jums var pazvanīt, vai jūs varat viņu nokonsultēt kaut kādā veidā? Jā, protams, mēs varam sniegt konsultāciju par to konkrēto jautājumu, kas ir iedzīvotājiem. Var zvanīt uz ministrijas vispārējo telefonu, tad novirzīs tieši attiecīgiem departamentu speciālistiem, vai man, vai juristu konsultam, vai nodaļas vadītājiem. Es atgādinu, ka pie mums šobrīd projektorā ir ekonomikas ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departaments direktora vietnieks Mārtiņš Auders. Un šie jautājumi par daudz dzīvokļu namu iedzīvotājiem, par pārvaldniekiem, ir bezgala sāpīgi, jo tā ir tā sarežģītā ikdiena, kas mums dažkārt ir sevišķi tie jautājumi, kas ikdienā ir dažkārt šķiet neatrisināmi. Bet ar labu projektu palīdzību jebkurš jautājums ir atrisināms, un, kā zināms, vēl ir daudz jautājumu un būs arī daudz atbildes.